Labrīt no rīta. Ir svētdienas rīts. Pulkstens ir 5:50 no rīta. Mēs esam cēlušies, lai dotos kalnos. Visi pārējie vēl guļ. Un mēs esam gatavi doties. Un tā mēs esam augšā atbraukuši. Tagad jau pulkstens ir kaut kāda 6:30. Un kāpēc tik agri? Jo pirmkārtām tie kalni, otrkārtām es pirku biļetes uz stāvvietu. Skatījos 3. septembrī un vienīgā brīvā vieta bija 7. septembris pulkstens 6:30. Un nākamās brīvās vietas jau bija tikai no 8. septembra. Līdz ar to mēs ņēmām vienīgo laiku, kas bija palicis brīvs, lai dabūtu brīvu autostāvvietu. Un autostāvvietas biļete maksā 40 €, kemperiem ir 60 €. Bet man liekas, ka šī vieta ir viena no vismaģiskākajām vietām vispār, kas attiecas uz kalniem. Mēs te bijām 10 gadus atpakaļ. Man liekas, ka te arī turpinājums būs, kad te ir vienkārši fantastiski. Te jau mašīnas kemperīši, viņi palikuši ir uz nakti, bet autostāvvieta darbojas uz 12 stundām, līdz ar to, ja gribu laikam palikt pa nakti, tad jāpērk laikam uz 2 reizēm. Tas nozīmē, ka kemperim tas varētu izmaksāt uz 24 stundām 120 €. Saulīte sāk aust. Pirmās klintas sāk apspīdēties. Tāds mirklis. Ai. Sāk notikties maģija. Ir augsti, bet tik smīgi. Tas ir maģija. Ko mēs esam gatavi sākt savu ceļu. Esam pāēduši brokastis. Un pulkstens mums jau ir 7:17. Un dodamies vienā pārgājienā. It kā ir rakstīts 4-5 stundas. Ar mūsu tempiem es domāju, ka tas būs varbūt arī visas 5, 4 noteikti ne. Uz vienu ikonisku vietu dodamies. Jau parkingā skati jau ir tādi kalni. Tā esam 2333 metru augstumā. Rifugio Oronzo. Te ir hāta, bet pagaidām mēs viņā iekšā vēl neejam. Oi, kas mums te tā sāk? Kas tas tāds ir? Priekš kam tas nezvērs ir šeit? Te viņš laikam ir staigājis. Viņi te tā domā.
Bet mūsu taciņa uz doto brīdi vedīs gar šito te māliņu. Tas skaistums ir nereāls. Ir tīpaši, ka te ir rīta saule vēl. Un viņi sāk apsvīdēt tos kalnus. Un, protams, ir pavēsi. Bet tā, bez sapuntulēšanās nekādīgi. Bet, tu skaties, kur gribi. Ap 360 grādos ir skaisti. Visa tauta jau dodas ceļā. Pēc visi te tādi jau satundulējušies un varbūt nav pamodušies. Bet dotamies. Un kāda došanās ir, ja ir jāapstājas ik pēc 5 minūtēm jāfilmē. Arī pēc 10 gadiem tie ir skaisti. Protams, varbūt tā pirmā emocija bija pirmā, bet tagad ir arī labi. Un tu redzi šito te. Es jau teicu, ka te ir ļoti smaki. Ļoti smaki. Tā ej. Un tie kalni tev visu apkārt. Jau ir kaut kādas 50 bildes. Vienādas, protams, ka. Bet man liekas, ka katrs skats tomēr savādāks. Tikko saulīte pakāpjas savādāk. Uzreiz ēnas mainās. Man liekas, ka viss ir savādāk uzreiz. Varbūt šeit ir skaisti, jā. Tur ir vēl viena hāta. Jau esam sasnieguši otro. Un tur iegāja iekšā, tur jau cilvēkiem brokastis, krosaņči, kas dod, un kafijas smaržo. Viņiem tur, ja gribas uz WC, tad tur ir maksas 50 centīmi. Tā kā tur visi pamazām mostas. Kas par skatiem. Es saprotu, ka mājās apskatīsimies. Tad viss izskatīsies vienādi. Un nesapratīs, par ko mēs te jūsmojam. Bet, tā ir sācies mazliet kāpiens uz augšu. Un var jau just. Visi 3 krimiķi manā priekšā. Skaistums. Ir vēl kādi vārdi? Skaisti, jauki, brīnišķīgi, pasakaini, maģiski, vareni, majestātiski. Bet cik daudz vārdu tā jums vēl parādīties, jā? Un mums ir laiku paveicies. Nav ne vēja. Nav ne augsts vispār. Mēs pārāk daudz esam satunturējušies šodien tevi. Mēs esam tuvumā sasnieguši šitos te kalnus. Kā es viņus saucu pa 3 krimiķiem, tad patiesībā viņi kaut kā savādāk. Trecirme, nezinu kā izrunājas pareizi. Bet esam. Jā. Skaistums, tad, protams, kā jau es esmu teikusi 150 reizes.
Bet tik tiešām ir to vērts atbraukt uz šejienu viennozīmīgi. Tas labs? Jo. Šeit mēs sākam runāt ar citu par Tibetu. Jautājums, kā tur varētu lētāk nokļūt? Vai tas vispār grāvi ir izdarāms? Vai mēs to varētu izdarīt? Bet par to taču varētu padomāt. Jā, saki, padomāt vienmēr var. Bet Tibeta, tas taču varētu būt labs tāds, labs mērķis. Klausies, tur ir kamera taisa. Un saka vismaz jā. Jā, bet man sāk patikt tā doma. Varbūt to turpināties kaut kur. Nu, tie 3 krimiķi tur aizmugurē. Viņi tādu šarmu te dod. Es apkārt arī vēl daudz kalnu, bet man liekas, ka visu uzmanību tikai uz tiem krimiķiem ir uzlikta. Tepat aciņ daudz cilvēku jau. Kā pagaidām maz cilvēku, kas man pārsteidz. Vai tik tiešām ir agrs? Un mēs esam kā par brīnumu agri atnākuši. Vai kā ir svētdiena. Un te vajadzētu tautai vienkārši muģēt. Bet nē, maz vēl tautas. Jebkurā gadījumā vēl uz nerviem neviens nekrīt. Un te arī var paskriet kāds garām. Ņem. Saprotu, ka pati populārākā vieta, laikam redzēt 3 krimiķus, ir tā tur augšā. Un, protams, arī mēs lienam. Ja jau viņa vis tik populāra. No ko viņa tur redz? Nu ko, mēs jau te vienreiz esam bijuši pirms tiem 10 gadiem. Un izskatās, ka mēs esam gājuši to pašu taku. Bet mēs toreiz nezinājām, ka mums ir jāuzkāp. Tā mēģināšu parādīt. Tur ir tādi caurumi šeit, ko ir kara laikā izcirtuši kara vajadzībām. Bet tagad tas ir kļuvis par tādu instagramisku vietu, kur visi cenšas nokļūt un nobildēt no tā cauruma tos 3 krimiķus. Tāpēc viss tas pasākums ir dēļ tā cauruma šodienas. Kur tur mašīna brauc? Viņa izskatās pēc tādas kara mašīnas. Ak vai. Nē, nu labi, tur tāds diezgan tos labs džips. Viņš varbūt šitien augšā uzbrauks, vai tas būtu prikols. Labi. Kur viņa palika? Taču brauc augšā. Vai kāds? Es ar šitādu pat gribētu pavizināties. Tur augšā tajā kalnā. Tur ir cilvēki.
Es tā saprotu, ka tas ir mūsu šodienas mērķis, jā? Kāds nē. Mēs kaut kā nebijām uz turienē tā uzkāpuši. Bet tas mērķis izskatās tāds... Nu tā, esam sasnieguši vēl vienu hātu. Esam šeit, bet laikam kāpsim augstāk, vai ne? No sākuma. Kā es daru? Nu, mums tur kaut kur jāuzkāp. Kas tad tas ir palicis? 10 minūtes. Nu tā, pēc hātas ir mazliet jāpakāt vēl uz augšu, lai sasniegtu tos instagramiskos skatus. Te mēs vēl neesam bijuši, tāpēc nezinām, cik augstu jākāp, cik grūti jākāp. Bet pagaidām, ja godīgi līdz hātai, nav nemaz tik sarežģīts kāpiens. Ir drusciņi, bet ir bijuši sarežģītāki. Ko mēs esam atraduši tos slavenos caurumus. Es biju iedomājusies, ka tie ir tādi baigie tuneļi, caur kuriem būs jāiet ir augšā. Bet te mums ir tāds kāpiens mazlietiņ ar virstošiem akmeņiem. Man tas nepatīk, nezinu, kā nokāpsim lejā. Bet tie paši caurumi, viņi ir vienkārši caurumi. Respektīvi, tu ieej te iekšā. Tur nekā tāda nav. Tur ir vienkārši tāds caurums, kas ir taisīts tam kara vajadzībām. Un tad, kad tu pagriezies, tad tev ir tas pareizais skats, instagramiskais skats. Es tik tiešām biju iedomājusies, ka tas viss ir kaut kā savādāk. Te ir vēl kaut kādi tie caurumiņi. Un tad cilvēki vienkārši sastājās pie vairākiem un mēģina atrast pareizos rakursus un pareizās bildes. Jā, te ir vēl viens tāds pats. Kurā var ielīst iekšā. Te pat ir toaletes papīrs, neskapēc. Bet jā, viņi tādi ir. Atkal pagriežamies un dabūjam instagramisko skatu.
Nu, protams, skats jau ir smuks no šejienes. Bet biju iedomājusies savādāk. Biju iedomājusies, ka līdīsim cauri tik tiešām tuneļiem. Bet bija vērts jau uzkāpt. Protams, ka viss ir jāpārbauda, kā tas ir. Un te tie 3 krimiķi. Sieviešu loģika atkal mums padara slapjus, un mēs kāpjam augšā. Tas viss bija tikai tāpēc, ka es pateicu, oi, davai apskatīsimies, kas notiek, kas es tā līkumu. Es tā līkumu. Mums tagad jālien kalnā, un esam jau vienreiz uzkāpuši kaut kādu Via Ferrata staku. Bet, ko, ja ženskai loģika saka, ka jākāpj augšā, tad mēs kāpjam. Mēs esam sasnieguši 2539 metrus augšumu. Tāda kā virsotnīti. Te arī var redzēt 3 krimiķus. Te ir tāds krusts, turista somas. Viņi bildēs kaut kur tālāk, abi divi. No otrā pusē, protams, arī skats nav sliktāks. Tagad tikai tāds sīkums, kā nokāpt lejā. Ja mums šodien ir vēl viena taka paredzēta šeit pat. Arī viena no ikoniskām, instagramiskām takām. Atkal tāda dūla ideja. Pa to tāciņu aiziet tur. Un līdz tam stūrītiem apskatīties, kas tur notiekas. Tā kā rakstīts Via Ferrata. Nu, ja kas, tad vienkārši par to pašu taciņu mēs atgriežamies atpakaļ. Tā taciņa tāda šaura. Tad tāds, ej tā, lēni. Mēs nekad tā īsti neesam pa tiem Via Ferrata stākām staigājuši, jo mums nav ekipējuma. Es saprotu, ka tu vari ejiet, bet tur, kur sākas, protams, visādākas ķēdes, tur labāk ir vajadzīgs ekipējums. Un šeit pagaidām ķēdes nav vajadzīgas, tāpēc to gabaliņu varam noiet. Bet lejā tur neskaties. Es to mājās apskatīšos.
Nu, ko mēs esam atnākuši pie viena tuneļa, ko mēs esam reiz redzējuši šajā te YouTube'ā. Tur varētu mēģināt paiet mazliet, cik tev daudz gaismas ir. Tā. Nu tā. Ir labi, kad ir ārā šitās tumšās ejas, tīpaši, ka mēs esam tikai 2-1. Ja ir važs, tad ir kaut kā drošāk. Bet ja esam 2-1 kaut kur lien, neviens nezin, ka tu tur esi ielīdis. Un tu vēl nesaproti, cik ilgi tev bači izturēs. Oi. Es sāku domāt par to, ka mums vajadzētu pasūtīt vismaz kaut kādas tās drošības jostas. Jo drošībai tomēr tas viss ir vajadzīgs, nu. Nedrīkst būt pārgalvīgi. Bet no vienas aš jau zinu, gribētos iziet, ja. No vienas puses. Bet, nu, no otras puses, nu, tā. Mēs tomēr izvēlējamies pat to dēlīti bez drošības siksnas neiet. Jā, vecums nenāk viens, nāk ar prātību un gudrību. Agrāk jau mēs noteikti aizskrietu. Tagad būs jāiet atpakaļ. Bet ķipa drošāku taku. Kas to teica, ka tā ir drošāka?
cilvēki tagad salīduši pie tiem kāraniem, kur mēs bijām. Un tu redziet tā, forši ir tāds vectētiņš ar mazdēliņu un tādu viaferātu. Nu, tad es tev parādīšu, kā jākāpja kalnos. Cik mīļi! Gan ir daudz cilvēku saradušies. Mēs laikam vienkārši pātri atbraucām. Kas te cilvēku? Te jau tagad skatos tikai uz cilvēkiem, tu vairs neskaties uz kalniem, kas tur blakus ir. Skaties tikai tik daudz, cik cilvēki ir. Un šitas ir tikai pirmais stāvs. Un tur augšā, kur ir vēl viens stāvs, kur cilvēki vazājas. Nerunāsim par to, cik man ir garām pagājuši. Ir populārs tā vieta, bet neko jau nevar pārmest. Skaista bez gala. Visi viņu grib redzēt. Te tie cilvēki ir tik daudz. Es arī esmu viena no viņiem visiem. Bet kas te darās? Tas ir... Un galvenais, ka platība te ir liela. Nu, tie ir kalni, bet tie cilvēki taču visu pārņēmuši. Jāskatās, tur viss ir pilns. Pēc tam daļa jau ir salīdusi augšā. Tur tāda kā bunkuri ir. Tur viņi salīdusi visu augšā. Daļa vēl tikai kā pa taciņu vienu, kas iet. Un te jau ir atkal otra taciņa, kas iet. Jā, te visādākas dīvainīšas satiksi. Te lekur viens čeks ir. Viņš tā mazliet ir izģērbies. Un arī pauzē visādākās pauzās. Nu, kā jau es smējos, noteikti Tinderam. Būs labas bildes. Uz 3 krimiķa fona.
5 minūšu pauzīte bez cilvēkiem. 5 minūtītes. Pulkstens ir laikam 1 dienā jau. Nu, ņigu-ņagu te iet. Ņigu-ņagu. Cilvēku daudz, visi kaut ko bildē, visi kaut ko ņemas. Man liekas, ka Sarapis uz turien bija daudz cilvēku. Bet es jau sāku kļūdīties, ka liekas, ka šeit varētu būt vairāk. Kemperīši te pilns. Saparkojušas mašīnas arī vairākos stāvos. Te jau pat, lai sasniegtu mašīnu, ir jākāp kalnā. Nezinu, kāpēc tik mašīna tik tālu nolika. Viss. Finiš. Oh. Ai, kur augsts. Smadzenes sasala. Garšīgs. Prīma. Jā, labs. Jā, labs. Te arī ir autobus, kas atveda uz šito te virsotnīti. Lai kur visi turisti jau gaida autobusu, lai brauktu. Lejā. Mēs esam mazliet atpūtušies, uzkrājuši spēkus. Bijām tā piekusuši, kad likās, ka vispār mašīnā pat nevar iekāpt. Un, kā saka, paēdām, pagulējām pusstundiņu. Tagad vajadzētu vēl vienu taku dabūt gatavu. Tur ir hāta. Viena taka veda apkārt tiem 3 kriniķiem. Tad tur ir kaut kādas staciņas, kur ar kaut kādiem tuneļiem. Un mēs dodamies uz šito pusīti. Te arī cilvēki sarakstījuši no akmeņiem vārdus. Tas, ka esam atpūtušies, tas nenozīmē, ka mums ir vairāk spēka. Mēs jau uzkārāmies. Jā. Kalns tad ir augsts. Ojej.
Vajadzēja vēl stundiņu atpūsties. Bet mēs tā knapi iekļausimies tikai tajās 12 stundās. Kas teica, ka būs viegli? Mēs ieraudzījām skatu punktu, uz kuru jāiet. Te. Un tu esi šeit. Tikai rinda. Te ļoti daudz tie cilvēki ir. Nu labi, jāiet stāvēt rindā. Ko sākam tuvoties tam instagramiskai vietai, viņa patiešām izskatās ļoti skaisti. Viņa tur ir. Atliek tikai aiziet. Tā taciņa tāda interesanta. Mēs esam klāt, te mums ir rinda, jāgaida rindā. Un tur jau notiek fotosesija, vienreiz gājuši. Cik ilgi būs jāgaida? Izskatās ilgi. Jā, un tam sievietēm tur ir traki, jā. Tāpēc saskaitam rindā, cik ir sievietes, un tad mēs sapratīsim, cik ilgi mēs būs jāstāv rindā. Haķa, čaļi arī rāda muskuļus. Tāpēc tas būs ilgi. Tas ir, jā. Uz katru fotosesiju varētu būt, ka aiziet. Tad jāpareikina. Čiloņš, jā. Tu arī kalnu fonājs, jā. Viss rinda pabīdījās mums. Tā sieviete tika ļoti ātri kalā 2 minūtēs. Iepriekšējā bija kaut kādas 5 minūtes. Tā viss. Pabīdamies arī uz priekšu. Visi draudzīgi. Tā, tagad ir ceļi. Ceļiem būs ātri. Un kā tu neesi pārliecināt? Ceļiem būs ātri, 1, 2 un viss. Pirmajam būs ātri. Pirmajam, jā. Otrajam. Jā, nu labi. Uz ko daram? Nedaram? Nē, saprot, tas pirmais bremzēs otro. Tas ir tik šaubs šeit izrādas ir. Viņš mums arī rinda jau pastājusies ir. Bet mēs jau esam vidutiņā. Nākamā rinda ir mūsējā. Noiesim pa slaveno taciņu. Mēs jau gaidām rindā 40 minūtes. Bet kaut kur bija rakstīts arī, kad kāds 1,5 stundu gaidīs, lai noiet pat to taciņu. Un visi galvenais, ka pavalkas uz to. Ai, maģiskais mirklis Lienam kalnā, kur jāstāv ir rinda. Apskatīsimies, vai bija vērts stāvēt tās 45 minūtes. Nu. Un kas te ir? Ai. Un kas te ir? 45 minūtes gaidīju.
ka nav vērts gaidīt 45 minūtes, lai uzkāptu šeit. Ka ir daudz interesantāks vietas, bet tas ir populāra vieta un tāpēc mēs arī esam šeit. Nu, ir viss. Five minutes, no problem. Saucas uzlīdām skoras un blakus ieraudzījām vienu taciņu. Nu, palīdīsim. Izskatās jau vietējoši. Viss atkal mūsu ceļš bija tikai dēļ šitās te alas, ko mēs ieraudzījām no tās instagramiskās vietas, kur visi. Bet šitam taču interesantāk ir. Tur var iziet cauri. Nu, ko esam ielīduši šajā tunelī. Bet ceļš tur beidzas beigās. Mēs būs jāiet atpakaļ. Bet nu tā, prikoļa. Reāli labāk nekā instagramiskā vietiņa. Un šeit skati arī nav sliktāki.
Un nestāviet pie tās instagramiskās vietas rindu, bet labāk aizējiet tālāk. Nu, te izskatās tā pa skarbo. Te tik tiešām tā daba ir riktīgi. Tagad vēl vakars tādu mazliet dramatiskumu piedod un skarbumu. Un taciņa tāda šaura paliek. Jā, un tālāk bez ekipējuma mēs arī nelīdīsim nekur. Paliksim tepat. Mums arī atpakaļ jādodas. Drīz būs iztecējuši mūsu 12 stundas. Viss. Mēs esam ārā no kalniem. Mēs atbraucām no rīta 6:30 un tagad 5:50 mēs izbraucam ārā. Respektīvi, mums aizgāja gandrīz 12 stundas pa kalniem. Gandrīz iekļāvāmies. Parkings ir uz 12 stundām, un līdz ar to mēs tās 12 stundas esam godam arī iztērējuši.
palikušas tik tiešām ļoti lielas. Šonakt jau gulējām Polijas mopā. Ka visi busiņi sastājušies. Nu ko, līdz mājām palicis vēl kaut kādas stundas apmēram 6, 7 un drīz jau būsim mājās. Nu ko, mēs atkal esam kafejnīcā Lavro. Un šeit mēs kā parasti sākam ceļojumu un arī laikam jau beidzam ceļojumu. Un mēs bijām Austrijas uz Itāliju. Un, godīgi sakot, ļoti patika. Bija ļoti daudz pārgājienu, bija ļoti daudz ūdenskritumu un visādāk apskates objektu. Tāpēc emocijas tik tiešām patīkamas un nepilnās 2 nedēļās. Mēs nobraucam cik kilometru? 5000 kilometru mēs esam apmēram nobraukuši. Līdz ar to laiks mūs arī lutināja. Jā, un tik tiešām bija patīkami. Tāpēc, kā saka, gatavosimies atkal nākamajam ceļojumam. Un tad jau atkal tiksimies. Atceros, mums bija lauku kafejnīca ar kaziņām. Tas bija labi. Un visi tie ūdenskritumi, tā kaskada deriva. Viņš bija fantastiska. Vēl joprojām man ir šaubas par Lihtenšteinas aizu. Vai bija vērts turiem braukt vai nebija? Ja spriež pēc emocijām, tad vienkārši bija skaisti, bet nebija vau. Bet, ja spriež pēc naudas summas, ko samaksājām, tad citur par to naudas summu tik tiešām bija vau. Bet, klases apskats objekts. Ļoti patika Austrijā, ka mēs kāpam uz to tiltu, uz Oberhūti. Ak, vai tur gan mēs nosalām, bet uz to tiltu uzkāp, tāds. Lai gan arī Instagramā tas viss izskatās, ka tas tilts būtu virs tādas kā kanjona, virs ezera. Dzīvē tas ir vienkārši tilts, kur pāriet pāri, ja? Bet ja tu no pareizās puses nofilmē, tad ir labi. Tā kā visas tās instagramiskās vietiņas ir tādas, dzīvē ir pavisam savādāk nekā bildē tiek pasniegt. Kur mēs vēl bijām? Es pat neatceros. Tie pasākumi tik daudz, kad grūti pat uzreiz visu atcerēties. Tā prikolīga aiza. Tā taču arī. Viņa ir bez maksas. Bet tev tur ir aiza, tev tur ir skatu punkti, ezers, tev tur ir wow. Nē, ļoti labs maršruts. Ļoti labs maršruts. Un galvenais, ka mēs maz braucām salīdzinoši, bet daudz ikdienā staigājām un darījām, ka bija maz pārbraucienu, tas man patika ļoti. Labi, paēdīsim brokas saldējumu. Pēc nakts mēs vēl esam tādi noguruši, neizgulējušies, bet drīz jau būs mājas.